paskatāmies plašāk, tad moto programma ir par to, kā stiprināt jauniešos drosmi būt pašiem, kā uzņemties atbildību un kā noticēt saviem spēkiem, lai palīdzētu citiem. Un tās ir vērtības, kas lielā mērā saskan arī ar Swedbank vērtībām. Moto sapņi ir iniciatīva, kurā jauniešiem ir iespēja noticēt saviem sapņiem, pat tiem, kuri varbūt reizēm liekas paši neaizsniedzamākie. Viss bija principā interesants. It īpaši tas 19. stāvā, kur mēs skatījāmies, ar to vienu klikšķi var reāli visu padarīt. Un ja viena kļūda, tad tu reāli no 10 000 līdz 100 miljoniem var aiziet. Mums gāja, man liekas, ļoti interesanti. Mums bija interesants saruna par dažādiem ieguldījumu veidiem, par to, kāpēc ir vērts ieguldīt, par to, kāpēc ir vērts diversificēt ieguldījumus, un arī atklājām salikto procentu spēku. Citiem jauniešiem, kuriem ir savi sapņi, es novēlu nepadoties. Es iesaku viņiem sākt iespējams ātrāk un nevilkt garumā, nesākt pēdējā brīdī. Tiem jauniešiem, kuriem ir sapņi, tas ir super. Pirmais jau ir nodefinēt savu sapni un saprast, ko es tieši gribu. Un tad, kad es sapratu, ko es tieši gribu, tad noteikti ir meklēt veidus, kā es varu to risināt. Un piepildīt šos sapņus un neapstāties, pat ja kādreiz uzreiz neatrodas tas risinājums, stāsti par to saviem draugiem, radiem, ģimenei un noteikti atradīsies veids, kā tu vari piepildīt savus sapņus.